Es atceros, ka dzīvojām dzīvoklī Rīgā. Vakarā noliek mašīnu. No rīta vairs nevar atcerēties, kur tā bija. Noliekam bērni gulēt. Pamostās. Vakarā bērns nevar spēlēties, kaimiņš sūdzās. Komunālie ziemā. Pietiek! Būtu labāk izvēlējies dviņmājas sunīšos elitārā privātmāju ciematā. Otrajā stāvā 2 lielas guļamistabas, viena tik liela, ka pat 4 bērniem pietiek. Šeit, kā redzi, super plaša viesistaba, liela virtuve un arī liela vannas sistema. Un lejā, tas ir pats galvenais, pagraba telpas, garāža mašīnai, lai vairs nekad tā nav jāmeklē. Bet tur var taisīt pirti, spā, darbnīcu, jebko. Un visu vairāk man tracināja lielie komunālie. Vienu mēnesi tādi, citu tādi. Šeit vasarā 60, ziemā 150 eiro vidēji, un tas par teju 200 kvadrātmetriem. Un vislielākā tava problēma būs ārā. Un tas nebūs dusmīgs kaimiņš kā dzīvokļos. Tas būs superīgais miers, absolūts klusums. Un zāle, kuru tu nopļaus tik ātri, ka tev pat kafiju nepaspēs atzist. Un ja tu redzi tieši sevi šajā mājā, raksti komentārā sunīši, un es tev nosūtīšu mājas 3D tūri.